Jā, labdien, kolēģi! Politiskā elite mērķtiecīgi 30 gadu garumā veidoja sistēmu, kura parastajam cilvēkam ir atvēlēta statista loma. Un labākajā gadījumā šie cilvēki tika aicināti piedalīties vēlēšanas balsojot par baltajām apkaklītēm. Pie mums taču ir demokrātija, bet publiskajā telpā tiek uzsverts, ka par deputātu kandidātu un par ievēlētu var tikai un vienīgi ar augstāko izglītību un pieredzi. Bet rodas jautājums, ja mēs jau 30 gadus politiku veido ar augstāko izglītību un pieredzi bagāti deputāti, tad kāpēc Latvija ieņem pēdējo vietu Baltijas valstu vidu pēc iedzīvotāja labklājības? Un mēs atpaliekam no mūsu kaimiņiem par apmēram 15 gadiem. Sabiedrība tiek šķelta, cilvēku grupas atomizējas. Veiksmīgi tiek aprobēta arī cancel kultūras paņēmieni, tīpaši pēc Covida. Ekonomika tika uzsēdināta uz Eiropas Savienības fondu apgūšanu. Pagastu veči ļoti veiksmīgi apguva Eiropas Savienības fondu izmantošanas schēmas. Jūs varat nosaukt pašvaldības, kuras nav bijis knaps pēc savas iniciatīvas vai pēc Eiropas Savienības prokuratūras ordera. Izveidot schēmas nav sarežģītas, taču efektīvas un ļauj izveidojot projektus par infrastruktūras objektu remontiem un bērnu laukumu izveidi, labi nopelnīt gan pie vietvaras pietuvinātajiem uzņēmējiem, gan arī nodrošinot iespējams ļoti labus ienākumus arī pagasta večiem, jeb mēriem. Iedzīvotāji arī redz skaistus celiņus, krafņas truklakas un kādu pievilcīgu bērnu laukumu, kādu laiku vismaz, līdz remontam. Un priecājas pašvaldība par mums rūpējas. Bet nauda arī tiek tērēta, taču Eiropas Savienības, ne mūsu. Neviens nestāstā, ka Eiropas Savienības budžeta nauda arī tiek veidota no Latvijas nodokļiem un no Latvijas iemaksām kopējā budžeta. Tikmēr ar reālo investīciju piesaisti uzņēmēju darbība gan nesaukas tik veiksmīgi, kā vajadzētu. Jaunatne pēc skolas pabeigšanas turpina aizbraukt. Bez ģimenu ārstu pieejamības un zobārstu pieejamības cilvēki cieš. Un tas ir saistīts ar to, ka ģimenes ārsti novecotāja skaitā arī. Un piekļuve ārstniecības pakalpojumiem aizvien grūtāk un sarežģītāk. Skolas tiek slēgtas, vai ne? Pašvaldības reforma arī nevainagojas ar krāsu ierēģņu samazināšanu. A birokratiskie šķēršļi vēl aizvien turpina traucēt uzņēmējdarbības attīstībai. Publiski pieejama informācija par vainīgo schēmotāju saukšanu pie atbildības degradē cilvēku uzticību valsts varai un tajā skaitā arī tiesība aizsardzības iestādēm. Un tas ir ļoti izdevīgi esošai politiskai elitei. Jo tad uz vēlēšanām arī atnāk tikai ierēģi un pietuvināti uzņēmēji, bet parastie cilvēki netic pārmaiņam. 4 gadus atpakaļ pašvaldības vēlēšanas piedalījās tikai 34,01% no vēlētājiem. Un, manuprāt, tas bija viens no zemākajiem vēlētāju aktivitātēm. Mums jāsalauž šo sistēmu, jo zema vēlētāju aktivitāte nodrošina politiskai varai, elitei, tas saglabāšanu. Mums kā politiķiem ir izaicinājums uzrunāt cilvēkus un motivēt piedalīties pašvaldības vēlēšanas. Mums jāveido priekšstats, ka var uzticēties politiķiem un viņu vārdiem. Un mazo darbu ilgstošs ceļš var mainīt attieksmi pret politiku un politiķiem. Un var uzlabot dzīves kvalitāti un dzīves ilgumu. Partija Suverēnā vara konsekventi pierādīja nelokāmu principiālu nostāju konservatīvu un cilvēktiesību vērtību un interešu aizstāvību. Mēs atbildam par saviem vārdiem un darbiem un pilnā mērā sajūtam dēļ savas nostājas heiteru uzbrukumus, mediju un pietuvinātu varai sabiedrības viedokļu pētnieku ignoranci. Mēs nepadodamies. Politiskas darbības mērķis nav varas iegūšana par jebkādu cenu. Suverēnā vara prevalē uzticība vērtībām un atbildība cilvēku priekšā. Un mūsu ienaidnieks nav oponenti vai konkurenti. Mūsu ienaidnieks ir vienaldzība, pasivitāte un neticība saviem spēkiem. Tā kā piedalāmies un uzvaram vēlēšanas. Paldies!